Kā Roberts brauc! Un tā mums ir Valters šodien. Viss kārtībā. Mēs ar Hardbreak braucam čipā, tūlīt apmetīsim ripā. Mēs ir slimi, mums ir gripā, diez vai būsim dzīvi rītā. Izvēmāmies tālā tusā, pēc tam izvēmsimies citā. Novēl zrebus mazām. Es iešu prom no treniņiem, man treneris nodiešu. Man labāk patīk, kad esi pika, Pokemons pika. Aizrījies no mana tripa, augstas ķēdes, ledus pikas, ēdu senes bara. What the fuck was that? Tagad zināt, kas būs tālāk. Tika savi rindā vēl ir citas, nepatīk tā projām pistas. Paziņo visiem to, ka nākamais sliktas ziņas. Es esmu pār šokā. Bieži vien es dzirdu, kā cilvēki saka, svarīgākais dzīvē ir mīlestība vai ģimene. Jums visiem kāds ir melojis dzīvē. Nav tā. Pats svarīgākais ir tavs paziņas, kontakti. Un zini, kā es to zinu? Tāpēc, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam ir paziņas, kam ir kontakti. Es pareizajā vietā sevi ieliku jau 10 gadu atpakaļ. Es tagad esmu sponsorēts motocross braucējs. Katru nedēļu es varu braukt ar moci. Vienīgais, kas man jādara, man ir jāierodas. Viss pārējais man tiek dots. Mocis man ir, degviela man atved, ķīveri, sargi, apģērbs, pilnīgi viss man atved. Es ierodos, braucu, atvadamies, priekš manis viss izmazgā, viss satīra, un tad nākošu nedēļu atkal. Un vienīgais, kas man bija jādara, lai šito panākt, bija trenēties ar Robertu un Matīsu 5 gadus. Tas nekas nav. Un tagad, kad es sev biju ielicis tik labā vietā, es tagad varu braukt ar mocu, kad vien es vēlos. Esmu sponsorēts motocross braucējs. Es saprotu, ka tev tas varbūt nav iespējams, jo es esmu labāks par tevi. Mēs abi sākām no tās pašas vietas, bet es savus iespējas izmantoju. Un ko tu darīji? Sievietes nemāk braukt. 蓝牙模式，连接成功。 Kāds Rustams jau ārkās, jebāķi. Bļaļ, iznāc ārā no mājām, viss smird, smird pēc 46. vienkārši. Pēc 46. smird, nu ko tu dirzi? No reāli, pēc šidā. Pēc dīzeļa šidā, tieši šidā. Pēc 46. Es nezinu, kur Matīs ir. Es jau nezinu, kā Matīs izskatās. Sanē? Te ir tik pilns. Jā. Uj. Kas ir? Arts ieradīsies 11. Ārtim būs vairāk jautājumu nekā atbildes. Sveicināt! Droši piekārtot. Vakar pats brauc, jā. Man tev ir jautājums. Šitas ir mazi cilvēki? Bet mēs brauksim cik rasīgi. Tā es sapratu, kā padās, ka ir pilns vienkārši. Nu, redzēt, kas tur notiek. Tur ir pilns? Tā, tur vēl viena trāsa. Mēs brauksim tur uz tādu mazo kvadru trāsu. Bet tur tā ir tā amatieru trāsa. Tur ir vispār motocross šodien. Te jau maz vēl. Nekās nemīžat, jūs nebrauksiet pa te iet, kur viņi ir. Jūs būsiet trasītē, kur būsiet tikai jūs. Nu tad ideāli. Jā? Nē, man vienalga, es varu arī tādā. Nu, gribēju teikt. Es gribēju teikt, gan jau, ka tev nevajag zināt, uzzinās vakarā, bet Valters, ko pagājušā reizē teica. Tagad tikai, nahuj to kvadru. Tagad uz Hesīdu? Kvadrs sūdz. Ja mēs gribētu teikt, vajadzētu tā kvadru izbraukt, bet nahuj to kvadru. Bet, jā, tāpēc mēs esam šeit. Tajā brīdī es domāju tā, varbūt šodien es teikšu, nahuj to mocu, forša kvadru braukt. Es domāju, ka nē. Nu, jums būs what the fuck brīži. Vietā mums liksies what the fuck, kas vispār notiek. Tu iedomājies, ka varētu būt tā, bet būs tāds, kāpēc viss notiek pilnīgi otrādāk. Ko tu man kaut ko saki par rūsu? Tā jau nav rūs, tas ir individuālais krāsojums. Ātrumapdegums. Viņa pieteikums jau visu metināšanu. Šito būs viņa pārmetinās visu? Nu, sametinās, jā. Mums to vajag. Mēs 2 reizes jau neesam vilkuši vispār. Un tad tagad tu tā dod man bail vēl savu galīgi. Miks ceļš jau ir galvenais, principā, un ķivēri. Vispār jūs arī redzētu, redzēt, ko jums jābrauc. Labi, viņš bija netīši. Tā kā mājās izstāv. Kā vienkārši tu mārā?
Kas tev uztaisīs vispār jaunu? Citie plasmas. Man jau tā bija slaivati, tagad ir uztaisīja tā, kad var redzēt aizlikt kājas aizlikt. No nice. Šodien tu svešos tā, lai pamostos palātā. Tu vēl gaidi savu dienu, bet tā nekad nepienāk. Viņi klausās mani, jo es esmu sādā. Neciešu tev acis lūdzu, neskaties uz mani tā. Tas pa aparātu vienkārši. Tā mums jau ir tehniskās ievēles. Ritīgi grūti, jā, ir braukt daudz trasē. Ja tu tā kā mēs braucam, tad ir grūti, jā. Galvenais laikam, ka braukt to savu vienu pēdu, un tā kā nebraukt laiks tā te, jo tur jau kāds nāk, tā kā rolls garām, tu viņam izpīs priekšā, tad arī nebeigties vēl. Valters savas vienkārši tradicionālā spotā. Jā, nekur, vienalga kāda mašīna, nekas nemainās, es sēžu tieši šeit. Man vispār ir viens jautājums. Ar ko vispār atšķirās? 4 riteņi tikai, ne? Palielam, jā. Jo motors arī no tāda paša moča kā Rovi, tikai lielāks. Jā, šitam bišķi vairāk kubi ir nekā Robmocim. Viņš ir jaudīgums. Jā, viņam vēl. Nu jā, viņš ir Bet divreiz smagāks, ne? Nu, principā, ar šito var arī, ar šito mocu ar normālu ar otro ātrumu jau arī normāli piļīt vaļā. Kā mēs te nokļuvām, Matīs? Te jau viss ļoti vienkārši. Sākām ar močiem pāriem uz kvadricikliem. Tālāk es pat nezinu, ko mēs vēl varam aiziet. Ev, sarunā ar Mārtiņu, un nākamais mums varbūt kaut kas cits ar 4 riteņiem. Viņš iesauc rallija mašīnu. Yes! Mums vēl. Varbūt viņš vienīgais to savu žurku var iedot. Tas vispār ir labāk nekā tā rallija mašīna, es domāju. Es sadomāju, es visām dugām. Kaut kāda jauna tehnika. Ceļsargiem? Jā. Šitā? Jā. Mums vispār normāli iknedēļas pasākums šitas. Šis jau paliek par tradīciju. Nu, re, kā mēs vienkārši Apvienojam labo ar liederīgo. katru nedēļu braucam ar riteņiem, un tad nedēļas nogalēs ar močiem. Bet mums reāli jādomā, ko mēs darīsim tālāk. Šitā bija pēdējā iespēja, ideja reāli, man liekas. Šī skatītāji pieprasa vēl. Mačam jāmeklē kaut kāda cita drauga ar citām interesēm. Drīzāk. Bet re, kur Robs nopirka tikko jaunu mašīnu, ar to maucam. Viņš nopirka... Nē, Hyundai Matrix. Jā. Pagā, kas ir tā mašīna, ko viņš vakar plēpāja braukāja, kurā izpūtais bija nolūzis? Tas pats Hyundais. Viņam bija pilnā garumā nolūzis, tas izpūtais. Es domāju, speciāli tur bija. Roči ar Robu arī neko nevar saprast. Arī ko ir mūsu džekiņš. Mūsu zvaigzne. Otrs treneris pats trenējās šodien. Robs vienkārši nerunā. Viņam jau šodien nopietns treniņš brauc, tik pasties 2 treneri veseli brauc skatīties, kā viņš brauc tajos slinko treniņos. Ja jau pilnīgi brauc skatīties, kā viņš brauc. Kaut ko viņš sāč ko? Vakar Ralfs arī brauc. Pedā? Jā. Rucovā tur pilnīgā pakaļā. Jutu. Oi, pīsdā ir veikš. Kas ir? Priekšnieks nāk. Kas tev pa GoPro? Čau, treneri! Čau! Šodien jau jums treneris nekur iet. Nu, otrs treneris jau tu esi? Jā. Kā tev treniņā iet? Grūti, muguras sāp no vakardienas. Mašīna kaut kur ieskatīt. Tu nopirki Hyundai kaut kādu? Matrix? Pa cik? 400. Ar šito tev nebūs bail tā kā raudāt? Ko tad? Nu, ko tad pa savu dzīvību? Nē, viņam rūķis tik labs nav. Nu, bet tic man, tu, lai apdraudētu savu dzīvību, rūķītim nav jābūt ļoti labam. Kā tev gāja ar savējo vlogu? Es redzēju. Ralfs vakar kaut ko filmēja, ne? Jā. Ar Robs filmēja vlogu vienkārši atsevišķi. Nu, tur baigi daudz nav, bet Tev arī no braukāšanas ir? Kas? Tev arī no treniņa ir? 4 video kaut kādi, jā. Uzlikt Kam virsū. tas GoPro ir Arča? Jā. Te kaut kāds kolēb jau ir. Es viņu vispār pazaudēju vienu brīdi. Protams. Tas tik vēl pietrūka, ka iebraukt uz pāris sotakiem. Piekdien es viņu
atstāja vienā mašīnā, un to mašīnu aizslēdza, un viņš tur palika pa nakti. Un tad Ralfs man nespētā. Man patīk tas, ka es biju pazaudējis visu, ko tu man iedevi. Nu, piekdienā tur vienā mašīnā. Kaut kur randomā vienā mašīnā atstāja. Tā sanāca. Kāpēc Artis brauks? Kāpēc Artis brauks uz tevīm skatīties? Laikam, es nezinu. Nu, viņš man prasīja, kā man iet. Tad prasīja, lai es braukšu. Es jā. Teicu, ka piebrauks. Viņam būs interesanti. Jā. Vēros arī jūs treniņā. Surprise. Es jau viņus aizvedīs uz to otrās varas, bet nepamanīs, ka viņi teņi ir. Jūs turien brauksiet? Tu gribēji cepalājus? Šodien tur ritīgi labs varētu būt, ka ir. Rauks vai Bobi, mēs te atbrauksim. Nu, ko jūs tur uz to mazo trasu tāju lien iekšā? Bet man arī patīk, katru reizi ir jauna trasa, kur mums aizved. Nu, nebūs jau interesanti video vien to Jo, vienā vārgalē visu laiku tikai. video. Varbūt mēs varētu beidzot iemācīties braukt vienā no tām trasēm. Tā bišķi kārtīgāk. Nu jā, nosacīt. Tad jāadaptējās ar visām trasēm. Jā, visiem segumiem, visu veidu trikoliem. Robi, kas tev ir ko teikt par to aparātu? Pa to? Jā. Sūds, nebrauciet ar tādu, es nezinu, ko jūs te darat. Viņam sāp sirds, ka viņš nemāka tādu braukt. Robi, Paganā ir vēl arī X-iņš līdzā. Jā, kur es ar viņu brauktu? Tev jāizminās cauri. Pagā? Jā. Ņeši? Kāpēc tu neģerbies? Nebūs 2 komplekti. Man nav otrs albumu līdz. Jā, mēs atceram, ka tu paņems, bet man... Jā, jūs jau varējāt uzrakstīt, ne tikai cerēt. Es vēl vakar tev prasīju Instagramā. Tu paņems līdzi ķiveru un vajadzīgo. Vai tu man prasīji priekš manis? Priekš tevi. Nē, tu runāji par Matrix, vai es iekraušu Matrixā iekšā. Jā, visu priekš mums vajadzīgo un sev. Es jau nesapratu. Sev un mums. Es domāju, ko tu man te Matrixā mocis neielīšu. Arī? Jā, es pabraukt ir. Skaties, Arčī, tu būsi izaudzinājis Robu, un viņš sāks pats savus logus laist vaļā. Un viņš atradīs sev kaut kādus tos te, kas viņi skatās, un viņš aizies tev garām. Viņam vēl ir uz ko tiekties, viņš pat nevar uzfilmēt neko. Viņš pat vēl YouTube kanālu nav īsti uztaisījis savu. Nē, viņš pat vēl... Viņam ir 4 konti. Kāpēc viņam ir 4 konti? Lai no 4 kontiem man abonētu un komentētu. Un laikot. Jā. Viņš man ir komentējis no 4 profiliem. Es ceru, ka viņš vismaz visiem, jā, no visiem video no 4 atsīt. Šitā kapā vienkārši. Viņš ritīgi maziņš laikās. Jā, kur tu kājas liec? Tur. Jā, te jau robi ir un... Tas te tā neliec. Principā jā, tā ir kaut kājas liek. Sēg, kā tu sēg? Tā. Šitā arī, jā? Tā, jā, sos. Nu, kaut kā, jā. Bet pasties tu... Galvenais, kur redzēju, tas kāļķis. Līdz tam es tā sēžu. Šis ir interesanti. Es zinu, ka visiem ir vienā nepatīk manējais ar manu mocis braukt, zinu, kāpēc. Ka viņi nenormāli zem stūre, kas ir lielākā huiņa. Skaties, tu pagriež, un tev kājā iet iekšā. Es negriezīs kaut kā tā. Un iedomājies, tev no kvadricikla, kad tu brauks, tev līkumā ejot. Jākantē. Tev jākantē uz to pusi, kurā tu brauks. Tad tu griezies pa kreisi, tu vēl kantē. Ej, tu nost, nē. Šitas nebūs labi. Kā ne? Vēl jākantē. Nu, rekur arī drošība. Pēda drošība. Jā, kā viņš strādā? Nu, pagaid, tu... Es spraužu pie biksēm, tur, kur viņš taisies, biksas piespraud viņu tur klāt. Strādāju šitā. Tu nokrīt, viņš noslēdz. Tas ir tik pozitīvi, ka mums tāds ir. Bet tādam, tas ir vienkārši obligāti tādam jābūt. Abim tāds nav. Mociem nē. Tāpēc, ka mocis apkrīt uz sāni, viņš jau nevar aizbraukt uz priekšu. Jā. Makes sense, ne? What the fuck, vienkārši? Jā, vispār tagad padomājiet, es esmu redzējis kaut kādus video, kur viņi vienkārši aizbrauc. Un tikai tāpēc. Man ir bijis, kad es vienreiz nokritu, man viņš izrāva, un nenoslāp mocis. Ui. Un viņš paglādām aizbrauc uz priekšu. Zini, ko dod? To ķiveru pamēģināt. Valteram čerdaks milzīgs, es nezinu, vai derēs. Protams. Tik gudru un liela galva, ko tu gribi? Nu, nosacīt gudru. Izsās ok. Vieglāk nekā Robi uzgāja virsū. Jā? Jā.
Nu, vajag bišķi saspiest katru reizi. Standarts. Normāli. Ko tik? Bučiņi tev. Mēs uzfilmējam video, kur es šķirāts nostāšos Artim blakus, ja viņš man neatpazīst. Šitā. Nu, kādas ir sajūtas? O, nē, viss var čils. Man patīk tā mašīna. Vai tad ētam Mercedes? Šito var iet slīp pa visiem apļiem, kuriem vajag. Jā, riepa Alsters parādīs, ja. Jaunie Volsten diski arī jau ir virsū. Šitie vēl nav iznākuši, šitie 25. gada. Atceries? Pagaidām, ka viņš apstājās. Jā. Markus tagad brauc? Jā. Es tik neesmu vispār gatavs. Uzreiz tā. Nē, viņš man brauc. Viņš normāli spīdīgs. Kā sanāk? Jā. Nu, neizstāst, ka mums tā būs jādara. Es tak nevaru iedomāties, kā to saprast. Nu, Ar vēlam, filmu. tā jau pie jūsu ātrumu var arī tā nedarīt. Galvenais vismaz, kad nevis tā kantē, bet galvenais vismaz ar augumu vismaz paliekties līdzi, jo viņam jau tā ir plata bāze viss. Un tad viņš tik ļoti negāžās riņķīgi. Tas vispār liekas pilnīgi cita pasaule. Reāli, man liekas pilnīgi cita pasaule. Man liekas, es sēžu vispār nekas ir saistīts ar motu. Viens vakarā ritīgi izšķīt tajā krāsē. Nice info for today. Kaut ko celim sačakarēja, sāk griezties cels ārā, mocim visu priekš izšķīt. Ko viņš tur darīja? Visi riteņi izšķīt. Paldies par motivāciju, Matīs. Es tak neesmu gatavs vispār šeit. Tikai man liekas smieklīgākais, ka mēs jau esam nonākuši tajā līmenī, kad mēs neizējam trasi. Ne vispār Matīs paskaidro, kur varbūt kaut kas ir grūtāk. Darbiņ, kā tu brauc? Jā, šitā trasa nav sarīga. Putēm un putas tagad pie manis tūs, kamēr pie tevis ir klusu. Gribu, lai mani justu, gribu vairāk es drusku, gribu pāraut es pušu, tevi situ kā mušu, tevi situ kā mušu. Esam kopā, lūdzu mazais un kopā, ja tu pateiksi nē, es griežu rokā. Lūdzu mazais un kopā, ja tu pateiksi nē, es griežu rokā. Izēju tik svaiga, trēvēm nav man traiba. Tu man lūdzu pasaka, kā mēs pa šitādiem tagad brauksim. Tā vienkārši. Tev ir 2 riteņi priekšā, viena riteni tev, otra tev, un tu brauc tā kā pa sliedēm. Viss ļoti vienkārši. Kad es braucu pa sliedēm ar Robertu Mots, es attapos trampolīnu sānā. Ceru, ka viņš izdomās pareizi atbraukt un neiebrauks kaut kādā grāvī. Nu, vispār kāda pirmais puses, appuls gandrīz kvadri. Viņam tāda skaņa, tas normāli tāda? Tas no ķējas vai par smiltīm, jā. Ok. Man jau sāk likās, es ko saplēs. Nē. Nu normāli, vienkārši es nevaru otro ātrumu dabūt, es ar pirmo vēl. Es ielieku otrajā, man dažās vietās sāk palikt bail, man tāpēc, ka pirmais apli. Tad ir jādod gāzi. Es tev saku, vienkārši brauc cauri. Pofīgi, jā? Nu, ja te nav tik dziļš jau. Tikai dod gāzi. Jā, es redzu, bet tu saki, ka nav dziļš, bet viņam ķēģi jau tur. Nu, un? Paskaties, ko ķēdes nospiedumi, tas nav dziļi. Bet ja brauc ātrāk, tad jau nekas nav. Pirmais aplis tikai tagad pievarēts Valteram. Valteram jau labāk iet uz Bet redzi, jo to ātrāk brauc, jo tev vieglāk ir. Kur kvadrciklu jau nav baigi grūti braukt. Ja neviens nezināja, Valters
Valters visu laiku trenējas savā laikā. Viņam reāli ir mocis, viņš vienkārši kapā ar viņu. Viņš te stāsta, ka viņš nezina neko. Jā. Viņš visu zina, ļoti labi zina. Tāpēc viss interesantais tūlīt beigsies, ka tik līdz es uzkāpšu, būs 2 reizes lēnāk viss. Ir pāris lietas, par kurām man ir ļoti bail un nepatīkam. Ko? Kad tu brauc uz tām sliedēm, un tev vienkārši liekas, ka tev velkās visu apakš. Jā. Normāli, jā. Tās rikķers ir divsā lielākajā. Tas galā? Jā. Jā. Tur ko dokumenti viens pilns ir, tur ir nenormāli. No šī ten arī vēl diezgan traki. Jā. Bet pārējais viss ir ritīgi nice. No kvadri ir vieglāk braukt, Jā, ne? daudz, jā. Bet to kvadri ir vieglāk, ķipa braukt, būt lēni ar kvadri ir vieglāk braukt, bet to ķipa kvadri pabraukt tik ātri, tā kā Robs brauc, tas ir tik nereāli. Bet nu ir grūti. Kaut kādas lietas Viņš saprast. pilnīgi visu laiku šitā kratās jau. Solo mots jau tikai šitā kratās. Nu, ir forši tas, ka ja tev samat, viņi tur nav nekas tāds. Tev jau ātrumu. Nu labi, jā. Tāpēc jau tas Džeks vakar nokrīt. Kas tā? Tas Džeks vakar nokrīt šajā ātrumā, viņi vienkārši šajās smiltīs uzmet šķīpi, un tās vienkārši smots sāk stāties un apmet otrādi. Tik labi tāda info uzņem, ka tu esi tā kā trešo atmu brauks. Vajadzēja vispār visu darīt otrādi no sākuma braukt ar kvadru, ar ko var tu vieglāk saprast vispār, kas kā notiek, un tad ar solo mēģināt braukt, manuprāt. Mēs jau neesam mīkstiem, mēs jau viss Viss jādara otrādi. Nē, nu es vienreiz braucu ar kvadri kaut kādā sākuma skolā vai pamatskolā, kādā 5. klasē. Tu jau vispār problēma. Klases biedrām ģimenē, un es iebraucu kokā. Neka tagad runājam citādi. Kā viņš jau mācās to Kantēšanu? kantēt. Kāds tev pirmais iespējas Valter braucienā? Ideāli, reāli. Tāpēc es arī neko daudz nestāstīju, tas jau bija gaidāms. Ja mācēja braukt tā divriteņu mostu, ar kvadriciklu braukt, tas ir šitajā līmenī vispār pupmīzes. Tu normāli tā kā slims tur brauc, pilnā ručkā mauc, ne? Jā, viens teiks piecinieks stāvs, jā. Tā kā tev var apšļākt. Viņš brauc līkumā pa iekšiņu, viņam sagāzās un iedeva ritīgi gāzu, un es tur biju tieši. Kā jums iet? Normāli, braucam kaut ko višķīt. Tu paskaties uz tām, vai tas nav viņš? Pateiks, lai es te atnāk. Kas? Nē, nesaka neko. Viņš jau nasīties varbūt kā Markus brauc. Jā, un tā pēkšņi, Ārstā. Čau! Nē, viņš droši vien apstīsies. Matīs brauc. Viņš domās, kas tam uznāk? Un tad ieraudzīs. Lēni brauc, bro. Tad ieraudzīs, ka Matīs malā stāv. No, ko tu vēl pastāstīs? Nezinu, man patīk prasa, bet baigā ātrumā visu laiku. Jā, Viņi jau tos te līkumiņus izņēma ārā. jā, es redzēju. To jau atstāja to vienu. Kur? Nu, te tā. To nelīdzam. Normāli sarunājas savā valodā. Nē, es domāju, kāpēc viņi runā, ka tur kaut kas jauns ir. Ota tā trasa nav viena un tā paša jau cik gads. Tur konfigurācijas bija trasē, ja? Katru dienu, katrs kā sāk braukt, tā iebrauc vienkārši. Pirmais, kurš sāk braukt, tā iebrauc, tā viss sāk braukt. Nu, konfigurācija to jau. Tāpēc jau Robs ar, lietoviešiem saķerās. Te tas bija? Tur tā, jā. Kas notika? Leids brauc pretī leķienā. Es uzlecu leitim virsū. Jā, Arts jau ir atbraucis. Kāds zina? Reku viņa mašīna. Viņš Jā, paslēpjās. Arts atnāk. jau gan jau runā, man Pāters jau pateiks, ka BMX ir brauc tur. Jā, viens. Jau nosniķot. Ko? Es jau nezinu.
nezinu. Cīnās puisis. Es nemāku braukt vairāk. Davai! Paņem startu. Gandrīz apgāzos. Kā bija sakot viņam? Vajag ātri braukt. Valš ātri brauc? Nē, tikai slēgs. Es neizdevu. Man ir tā baila, ka es gribu čurāt. Bet, nu, es esmu 4 kafijas pa nakti izdzēris. Čipa neesi gulējis? Nē. Vispār? Nē. Ārčīs dēļ jums tik ļoti cenšās, ka viņš pilnīgi naktīs neguļ, dzer kafijas. Vai tikai uzmontēt video priekš jums visiem laikā. Es lūdzu visiem subscribojiet Arčī kanālu, lajkojiet video, komentējiet un šērojiet savos sociālos tīklos un visiem saviem draugiem. Lai Arčijam viss izdodās savu kanālu attīstībā. Un ar kopīgiem spēkiem mēs palīdzēsim viņam izaudzēt to viņu kanālu. Gan jau, ka līdz Moškutam 100K jau varētu, ne? Kaut kāda Roberta Mazulīte nošēroja mūsējo bildi, to es parādīšu. Roberta Mazulīte nošēroja mūsu bildi. Reposted svētdienas ar Arčī. Ja viņa repostoja. Es tā domāju, ka tā ir Roberta, bet kā... Robs viņai seko. Jā. Viņi seko Robim. Man arī, man liekas, pieskoja 1 vai 2 meitenes, kuras fano pa motocross. Robertam seko. Jā, un es te domāju, ka tā tāda nošēro bildi. Jā, tīsti savu karjeru Kurš atļaujās šērot manas bildi? Kurš atļaujās šeit? Prosti randomākos meiteni Jā, nošēro. randomākos. Nē, viss čil. Pareizi darīt. Respekt. Respekt. Respekts. Es ceru, ka tu skaties arī šitos video. Es domāju, ķip, ka varēs, bet reāli neiet. Nē, uzsteps. Ir! Nu tā, tu pāroši biks pār viņu nos nekatīs. Uzliks vēl otro klips, reku, un tu visu. Klips šis ir augšējais, tu liec krustām viņas. Krustām? Jā. Nu, redz, pasties, kurš teica, ka nebūs? Kurš teica? Jā. Kur viņu neķer? Ķerās? Asins ritēji tīri. Viņš tikko atvienojās. Tas jau pofīgi, bet to tā neinteresē. Tā ir klips šī, kur jā. Es tagad vēlaku XL izmēru sargus. Es nopirku jaunus sargus, un viņi ir XL. Jo es pasūtīju L, un viņi vienkārši nedarēja vispār necīt. Šitie ir S. Kā man der S? Motokrosā džekiem kājas vienkārši neadekvāts. Tā izskatās. Pasties uz manām biksēm, vienkārši ideāls biks. Tāpētīsim ripa. Bišķi zili. Nu, zilu krāstu ir. Bet mēs zinām, ka īstais gejs ir aiz kameras. Aiz kameras? Ar melno šapu. Ar Reivtīm džemperi. Vai sabi? Kādi jūties, kā Arts Arustīgi skatīsies? Vienkārši fiziskās sagatavības treneris atdos pastīties, kā mēs sūdi daram svētdienā. Man bija tā kauns, ka viņš pienāca. Es braucu garām, es pamanu, ka viņš tur stāv pirmā aplī, man liekas, viņš nesaprat, ka viņš pirmā aplī, man liekas, nesaprat, ka esmu es. Un otrā aplī es braucu, un viņš rādi. Arčī, tu esi pa tuvu tai mašīnai? Jā, man liekas, ka te neizbrauks, jā, te ir normāli, tur cieši diezgan. Šitā jādara. Bet šitā ten sarkanā ir gan starts, gan beigas. Nē, starts ir rekord. Tas ir vienkārši noslāpēt. Bet šis ir starts un starts noslāpēt. Jā. Vai jāiet būt ātrumā, es tev būtu virsū? Nē, tu jau jā. Es nebūtu pieteni. Ej, būt virsū.
Bišķiņu vairāk. Nē, jā, tā. Ātrums ir nāvējos, viņš strādā uz lielceļu. Un aiziet jūriņā. Oh-oh. What the fuck was that? Ok. Tagad zināt, kas būs tālāk. Ei, tudī. Viņš negrib, kur ir tur un ar akmeņiem. Vienkārši pārmest pār akmeņiem. Ejam boši kaut ko vainam šitajā te tagad. Ar Arčī būs traģēja. Ei, tudī. Oh, bļauj. Aiziet. Tu domā, ka mums jāiet līdz viņam ir, ka nesanāk sūdi, ja? Jā, man ir bail. Viņš man reāli sāk biedēt. Viņš zina, kas man nobiedēja, ka viņš pateici. Ko viņš Viņš brauc citreiz dzīvē, ko viņš... Jā, un iebrauc kokā. Es iebraucu kokā. Krūmos iebrauc, ne? Pasties kā no vienas puses. Ko viņš tu? Viņš mēģina to stūrēšanu, vai ko viņš tur mēģina? Viņš nemāk taisni. Čoks vienkārši brauc vēl apakreiz. Viņš vispār... What the fuck? Arči bišķi sā... Viņš ir mēģina tā kā iemācīties stūrēt. Viņš kā svarās pa labi, tas mocēži brauc pa... Jā, tā kā vāģos Dogs Katsons tam Makvīnam. Jā. Viņš tikko gan nobrauc tur garām. Nebūtu jau nekas jauns. Vērgalai arī tā pie robot. Jā. Es esmu pār šokā. Tu ne? Viņam jau... Šis negaidīja, ka būs tik Nē, viņš jau ir tāds lēnais. Viņš aizies, te jau būs normāli. Viņam kamēr jāpierod vienkārši. Es negribu. Davai lūdzu, bez pikoniem. Kas tev notikās? Es esmu te un viņš tieši tur. Tāpēc, ka tas jau tu jau esi tur pēc stūri. Stūri tev arī jāgriež stūri. Ja? Kā var būt, ka tu esi tur un pats griez stūri, te kā tu var aizbraukt? Tu gāzies šitā. Jā. Es eitu nost. Es vēl tur no... Tu redzās? Jā, mēs redzējām. Es aizbraucu garām. Eitu gals. Sākumā normāli iebrauc trasē. Akmeņiem, ne? Kas tur vispār notika? Arī tas pats, es tagad ķipa vēl sēros, bet vienalga brauc. Tagad es Tāpēc, ka tu jau sarāk, ka tu sveries. Jā, un es Tu roku vēl šitā ten, tā kā šur, bet tev jau vajag viņu laist, tā kā šitā ten tev vajag. Tu kantē, piemēram, pa labu, ne? Tu griezis tu? Nē. Elkons šitā iet augšā. Bet zini, ko es domāju? Viņš kam tu vispār kantē? Te nekur nevajag, jā. Es vispār nekur nekantēju, es tikai mēģināju vienkārši iesvērties. Tas bija, jā, paliekties, bet es tā, ka... Bet arī tad tu griezis stūru uz to pusi, kur tu sveries. Nevis uz otru. Vienkārši Arčs brauc taisni pa visu. Šitā te, bet es braucu Tu vienkārši tur caur visiem krūmiem. Es stūrēju, ķipa es pats esmu labi, bet stūrēju pa kreisi pretēji pilnīgi. Šitas bija visu svētīgi. Atbrauc. Ej, Diko iemet slīp. Pasties, kā viņš ir attāvis laiku. Gandrīz tā kā es jau neko negribu teikt. Pasties. Šitāda aplīta. Nu gandrīz tā kā es. Gandrīz. Kā tev? Kas krūmos jauns? Atšķīs jaunu konfigurāciju vai trasē uztaisīt visu savādāk. Jā, Matīs teica tā, kā tas pirmais iebrauc, un es domāju, es varētu kaut ko interesantāk izdomāt. Šis likās garlaicīgi. Tāpat kā 5. klasē, es arī šoreiz gandrīz ieskrēju krūmos. Nu, vot to es tieši nodomāju. Jā, Matīs teica, ka no tā viņš baidījās. Šitien jau viss viegli, viņš jau negāžās apkārt. Vai viegli? Viņš stūrē uz otru pusi. Viņš stūrē tur, kur tu viņu stūrē. Šofers jau esi tu. Šofers jau esi tu. Es esmu vainīgs, bet mani bail. Bējums arī tev stūrē uz otru pusi. Nu, tas jau savādāk stūrē nekā šitas.
Nu, Arč jau mums ir tāds lēnais. Viņam jau vajag to sākumā, lai aiziet, un tā kā aiziet, te jau viss čili. Nu, kaut kā, man liekas, te vajag kaut kāds pāris nedēļas, lai aiziet. Nu, jā. Amots, tu teici tieši to pašu. Stoika mēmākā viņam ir. Pilnīgi vienkārši iekrāpējies. Braud! Pasties, kādu ātrumu uzņēma jau. Nu jau bija avarot. Stāst tagad, kā tev gāja? Man gāja ļoti... It kā viņš ir 170 kg 4 riteņi, bet es vienkārši tā kā man ieiet kaut kādās sliedēs, viņš tā man arī ved. Es arī iebraucu, tur tā ir īpaši. Es tā kā sveros un es griežos, cenšos. Bet vienkārši liekas, ka es pāriešu šitā, jo tas svars iet uz āriem 2 riteņiem. Tāda sajūta, ka es apkritīšu. Nu, es kā iesācējs. Vai tu, piemēram, varētu izjust to, ka tu vairāk stūrē pats, nebrauc iekšā tajās špūrēs, bet vienkārši paskaties pirms špūrēm, paskaties uz leju, apakšā kaut kur. Tur vienkārši viss ir plakās, tur viens nav braucis, un tur vispār tur vienkārši sagriez stūri un aizbrauc uz turieni. Es tur tā braucu. Jā, tur varēja redzēt. Es nezinu, citur, nu, pa lielam visur viņš stūrē pats. Vienīgā vieta, kur tu nevar, špūri ir vienīgā vieta, kur tu nevar mocis sastūrēt. Jā. Tāpēc, ka viņš tad iet tā kā tramvajs pa sliedēm un viss. Bet katru reizi es vienkārši tik ļoti hambulots. Es vienkārši mājās izstāju tā kapāšu ar to kvadriciklu. Tā domāju. 2 reizi mocis esmu pabraucis. Kvadru būs jābūt easy jau. Jā. Tā nevišu, ko mēs vēl nāca. Ko? Neko dāju brauc. Vai es pamūks malā? Stoikus reizi. NPCs ieslēdzās. Atslābinies! Aizjauc savu līkumu, pasīties kā. Jā, dāju. Arči aiziet jūriņā. Arčī, kas tev bija? Tā, viņš ir izpisies no špūras ārā. O jā, viņš uzsēdies izstās. Šo nav atlaidis sajūg, ne? Uz sekundi palaid roku vaļā. Sākumā bija bailīgi. Bija ritīgi bailīgi. Ka tu nezini, kas te būs. Skaties āršvērt. Jā. Nu jau mēmi izbrauc. Atšķītoties uzdevums, ka Robs izbrauc, viņus sākt reizē un tev jāmēģina turēt līdz viņa ātrumu. Jā, paganē, man cīnīt.
Es iešu prom no treniņiem, man treneris nodiešu. Kurš tev ir? Mārts nodiešu mani. Mārts teica, ka viņš varētu noskriet mani, kā es uz kvadru braucu. Nu labi, bet varētu jau arī. Tas jau nav joks. Jā, bet tagad es varētu argumentēt višķi. Nu labi, nē, ja viņš sprinto, es domāju, ka viņš... Ķipa, ja te starts tur finiši, nu paļubom, ka viņš man izlūk. Atslābinies, viš! Tā kā FPC. Galvenais pastījās redzīgi uz kameru. FPC tev. Es kačāju, iedo vēl vienu, prasītu, es vairs nezinu, un es kausēju temperatūru, es kāpinu, tevi sapinu, es kačāju, iedo vēl vienu, prasītu, es vairs nezinu, un es kausēju temperatūru, es kāpinu, tevi sapinu. Viņš kaut kāds dīvainas lietas dara dažreiz. Tur tā aizbrauc kaut kur uz malu. Un tā tā urtīvā pastījās uz tevi, ne? Jā. Un tur tā arī jau, bet mēs sākumā saskrējāmies gan arī. Tāpēc, ka es nezināju, ka jūs tur taisni braucat. Es domāju, viņš griezīsies. Es viņam mēju garām, viņš gan virsū pēkšņi sāk braukt. Ej, tu nos! Let's go! Manas kājas ir beigtas. Bišķi jāiedod čadā un tad tev nav tik bailīgi.
Nu, nevis nav tik bailīgi, bet ir daudz vieglāk, kad tu brauc ātrāk. Un ja tu vienkārši stingri turies pie stūras, tad gan jau, ka tu neizšķīdīsi. Kas? Tas tavs konkurents? Jā. Čoms konkurents. Man tev īsts jautājums. Tu sekoji man diezgan daudz, kā tev likās? Jā, man ātri braucot likās, bet es nezinu, no malas gan nebija ātri. Varētu roltonu uzēst tagad. Es arī te iedzert roltonu. Tā tev ir roltons? Jā, tas te bunčiņā. Nifiga sibē. Kādas tavs domas pa manējiem šoreizējiem braucieniem? Sejas ošpiesti. Jā, es saku, viņš tā tenis jūtos tā ķiverē. Un reāli šās vietas, nē, nu ir jau bišķi arī tauciņa, es nīc, jau ir bišķiņu. Viņš pateic, ka slaidāk sejtāk seju, ka taukus paspied ķipa uz apakaļ. Es braucu, lai man ērtāk būtu darīšu tā tenis. Kāds bija tagad? Pēdējā api? Bija progress. Jo, divam pret nakti. Let's go! No sākuma bija daudz. Jā, es jau neredzēju, kā bija daudz labāk. Ir kontents, nu kā bija sākums. Tādi viss ideāli. Nē, no sākuma bija daudz labāk, tā ir daudz sliktāk. Grauši roku pauzēs, mēs šām te Arčiem sakām, nu tagad aizbrauc, viņš jau redzēja, kur Valters, kur iebrauc, kur nobrauc. Arčiem sakām, brauc turpat. Arčīs apgriežās ap koku, braucošā trasē. Kaut ko sāk šitos, te visādi. Skatāmies, Valters, skatāmies. Viņš brauc pretī akmeņiem un trasēzēja pa kreisi. Viņš pacēl galvas akmeņiem un pisieš akmeņu. Jā, tu stabili. Negribu Valter par šito trasu braukt. Visi jau brauc mājā. Jā, tikko, ko tu man teici? Ko tad? Par šito trasu jums būtu dirsāt. Tie bija viņa vārdi. Nē, nebūs. Par gan. Es tagad jau salst arī. Kas ir? Tu vienkārši Arčī varēja nolikt to kadri vēl otrā. Es padomāju par tevi, lai tev nav tā problēma, kas Man vienalga. Vienkārši piebrauc smuku. Nu jā, nav jau tā pieklājīgi. Viņš jau par parkingu sāk gonkot arī. Kas? Viņš te brauc, griežās, jau sāk gāzes dot riktīgi. Šitas te parkingu variors kaut kāds. Arči, kāds šodien emocijas pēc treniņa? Es sākumā biju ļoti pesimistisks, es satraucos, ka esmu bomārs, bet tad manī iešķīla uguni. Arts teica, ka viņš varētu noskriet mani, bet tad es to paņēmu pie sirds. Man vispār interesē, ko profesionāls saka par šito. Arčīs vienkārši pašā sākumā mums viss pārsteidza savām braukšanas prasmēm. Viņš man stāstīja, ka viņš tur kādā 5. klasē vai kurā esot braucis kvadrciklu un iebraucis skrūmot. Es tāds nodomāju, ka nu tas jau 5. klasē baigi sen apakaļ jau, kad, nu, nav uztrauties. Tagad jau viņam ar močiem ir kaut kāda pieredze un tā. Un vienkārši pārčim pirmiem metru trasē un jau sāk pa krūmiem braukt. Tā stūrēšana bija jocīga sākumā. Tu tā kā Doks Hudsons griez stūri pa kreisi, lai brauc pa labi. Un pats sēdēja vēl arī kaut kur citur. Arčam bija taisnība. Kas? Velk uz kreiso sānu. Iedā pabraukt. Reāli, es vispār nejaukojos. Man liekas, ka jums tikai liekas. Nu, ja liekas, tad... Oh my god! Ja liekas, tad tu mēs ir tādi iņābi, jo reāli ritīgi, man liekas, ka augsts. Zini kas? Nē, kroši, kā mums itai Valter radās ar roku. Kas ir šitā taisnība? Es jums uztaisīšu vienu mazo riņķību par šito trasu. Es iezīmēšu ar kvadru pēdu, un tev pa viņu vienkārši jābrauc, un tad tev to mocu tā nevazās. Lai. Ko Matīs tagad dara? Jā, atkal mēģina kaut kādas sūdzes sataisīt. Muļķības.
Matīs treniņu biksēs atkal ir ātrākais Džeks trasē. Ja nav vienkārši tev viens. Nebaidies. Jā, nebaidies, braucēņās, vai ne? Jā, viņš jau tas mosaka pa tramvajies. Pasties iet tā kā lielais. Pasties, kā viņš braucās šitā te. Atkal ieveidos. Viņam kaut kā patīk Apuls Markusam 2. Tūlīt būs pa beidzi. Būs pa beidzi. Lauds nobijās. Jau sabijās pa Markus. Kalīgi tu esat, jāvis. Tu motis iet šitā tēmē. Es nezināju, ka te ir tāds jābrauc, man bļa āraids jātājas vienkārši. Es maucis skatos, kas man jādara, jāmās ar peļķu vai nē, es nesaprotu. Tīrstā, ne? Nu jā, brauc, kamēr var. Brauc. Ja vien viņš varētu pabraukt. Kas tur notika? Valters cīnās par dzīvību šajā izdzīvošanas spēlē. Laumu. Bet tagad jau arī. Valters Kaltovičs tagad stāv. Skatās. Viņš ir ātrākais Džeks. Jā, īstenībā. Šobrīd. Redzīgi, kas izskatās. Olā, viņš ierakās. Lāpēr, dod! Ko es izdarīju? Ej, dīrs, karoči, es savāri sūdz, es bļā uzsēdos, skatās. Ej, tad labi, es nevienu savāri sūdz, bet es zinu, ka es uzsēdos, skatās. Olā, tur ir viss pakaļā. Skatāmies, kā Valters tiks ārā dziļās. Es varēju tik galā viens pats, jā? Bļa, šobrīd ātrumā, es tur nemāku izņemt ārā. Ej, dīrs, tur izstās tik traki viss. Pagaid, pat nav. Viņš ar ātrumā stum. Nē, tev jau viss atķēries, reku, ķēdi te tāda zemē. Spēks. Es saprastu morčakās. Tagad to stumu, kur tu gribi. Es vienkārši viņu stumi. Jā, ja to var pastumt. Es viņu var tā celt? Kroši, es tādu sacensījos, tiek ir tikko spūrās un man jātiek ātri ārā. Man nepatīk šitā trasa. Bet brauc pa visu? Nē, ej, jūs dirst. Šitā nav forša trasa vispār. Šitā iedomājies, šitā Latvijā ir pats grūtākā trasa. Jā, un nav brīnums, kāpēc es viņu nevaru izbraukt. Es tikko sapratu. Pirmajā reizē es nokritu 2 reizes, otrajā reizē 1 reizi. Jā, vai grūti šito nokrist ir, jā. Mēs sākumā to ieskaitījām kā kritieti, ka tu pārbrauc makniņiem pāri. Ej, dīrstā, zin kā, tevi sajūta, ka es braucu vienkārši, es iedodu višu gāzniņšošu. Brauc pa visu tagad. Tu tāds vienkārši kūdītājs esi. Kur Rob būs dirsā? Nu jā. Pirmie šeit un pēdējie prom. Ritīgais Kobe mentality. Es darīju tieši tā vadā. Tā jau es arī varēju izdarīt. Man patīk Valters slēpjas aiz manis. Pilnā kombīna zonā, Džeks. Tā, te skrienat, ka jūs skrienat. Tur jāskrien. Tā kā nokrīt un skrien pie moča. Es nezinu, ko man teikt. Šodien bija fucking amazing diena. Šodien bija fucking amazing diena. Es dodu tālāk mikrofonu Džekam, kas brauc ar trenuškām visātrāk pa trasi. Jau,
Šodien Džeki brauc ar manējā kvadriciklu. Šādās manam blogam. Džekiem pirmā pieredze kvadriciklu. Es jau zināju, ka būs baigi labi. Bija arī labi. Arčijs sākumā diezgan skečī mauc, bet arī iebraucās un jau bija afigeni. Es domāju, vēl pāris reizes kaut kad varētu uzbraukt un tur kvadri iesācēja klasē. Top 2 aizsists ir šitiem diviem džekiem. Un vienīgais, kas pa problēmu, ka jānopērk pašiem tie kvadricikli, tā būtu tas mazākais. Matīs, cik tas kvadricikls maksā tavējs? Daudz. Pagad, cik sanāk. Karoči ar 4 nulītēm. Skaitlis ar 4 nulītēm. Bet tas neņemiet to vērā, var arī lētāk. Šodien bija fucking amazing diena. Es jau baigi neredzēju daudz, kā viņi brauca to kvadriciklu. Bet tik, cik es redzēju, man likās vienkārši satriecoši. Bet pats es pabraucu, uzfilmēju video, un es atkal esmu video. Sveiciens visiem motobraucējiem, kas sevi redzējuši šajā video. Un sveiciens visām zuzītēm. Jā, es šo mikrofonu padodu Džekam, kurš bija ātrākais šodien kvadru trasē kādā brīdī. Kādā brīdī, kad neviens cits nebija, es biju ātrākais. Bet, bija rītīgi forša diena. Es ņēmu apakaļ savu statement par to, ko es teicu par kvadricikliem iepriekšējā sērijā. Man ļoti patīk īstenībā. Es nezinu, ja man teikt jautāt, kas man jāizvēlas braukt ar kvadru vai ar parasto. Jā, tas būtu laikam tough. Es neteikšu, ko es izvēlēšos, jo man liekas, ka man abi divi patīk. Es gribu abas divas. Bet bija rītīgi foršā diena, paldies. Es padodu cilvēku telefonam ar visapaļāku. What the fuck? Es padodu mikrofonu cilvēkam ar visapaļāku galvu pasaulē. Jums vispār patīk šitās cringe intervijas? Jā, es gāju, ka tu viņus normāli ieliks vidžikā. Laikojot, šērojot, komentējot, tas mums palīdz. Tas palīdz algoritmam. Jā, algoritmam un mums arī, ka mēs redzam, ka jūs skatāties un ka mēs zinām, ka ir forši. Mēs gaidām to pirmo YouTube algu tomēr. Jā, mums vajag pēdēju. Un vēl viena pēdējā lieta, ko es gribu pateikt. Mēs esam izsmēluši savas idejas ar motocross jau. Mums vairs nav idejas kontentam. Lūdzu, palīdziet. Tā kā, ko mēs varam? Varbūt kāds grib arī pasaukt mūsu ciemos kaut kur. Arī domāju. Varbūt tur čoks skatās, kuriem mājās ir ļopens, un tur viņš mums izlidinās ar ļopeni. Tev jau 50 cilvēku premjerā tomēr skatās. Jā, davai čau, mums jāskrien mājās. Atkrīt, tu dzirdēji, ko Valters teica? Ko Valters teica? Ka jāpārsauc kanāls ir. Jāpārsauc kanāls. Kādā vārdā? Kā jāpārsauc kanāla vārds? Man liekas, mums tā jāpārunā. Tas ir tipu kā, mēs dalām tur 4 daļās vienādās, 25%, un mēs viņu pārsaucam kaut kā. Matīs, paldies, ka tu mūs uzņēmi, un mēs to gribam apbalvot. Ar kalns. Otrā vieta. Tad es esmu pirmais aiz tevs, jā? Nu, tu esi pirmais, es esmu otrais, tad ir Arčs. Jā. Tad ir Robs, jā? Nu, koka medaļa. Jā. Paldies piedalīšanos. Šitas ir. Nē, man prieks, ka es tev zaudēju vecais, bet es palikšu ar otro vietu. Kažā Kārls Neī bija pirmais, ne? Tas bija, redzi, 23. gadā. 24. gadā samainīšu es šito cipariņu uz viennieku apakaļ, jā? Šito vārdu samainīsies. Šitas vārds paliks tur, vārds paliks tas pats. Vārds mainīsies tev uz šitā kaus, kurš ir šitādā krāsā. Uz tā kaus būs Kārls. Jā. Vot, un mainīsies vārds un mainīsies gads. Es domāju, tad būs godīgi. Nu, tas, kas tur pagājušajā notika, pats zina, nebija adekvāti. Nu, es tev uzdāvināju kā draugam. Kročā bija večī. Man jums ir dāvana par šodienas treniņu. Prieks, ka jūs piedalījāties. Tu aizburos, ne? Nu, nav jāredz, kas te virsū rakstīts, bet Tas ir kauns vienkārši otrajam. Paldies. prieks, ka Vārdiem neapliecinām. Mums vēl apbalvoja, kas ir Latvijas motocross federācija. Viņi novērtē mūs jau. Šautauts visiem maniem heiteriem. Sākot ar viņu. Kāds heiters? Esmu ļoti pateicīgs, kad mans kolēģis Valters dabūja otro vietu. Es dabūju pirmo, bet mans jau ir mašīnā, viņš pārāk liels, viņš ir iepakots. Un dodamies tālāk, cīnamies šogad vasarā MX Pro Zero numur 1.